Mēs ejam copēt. Kaspars tūlīt dos labos padomus, kā noķert. Ko tu dari? Kaut kādu kukurūzu varam virsū. Ko mēs ķersim? Ko dīķis iedos. To arī varbūt ķersim. Bet pa lielam kartiņu kādu plānka notiek. Kukurūziņi ir sataisīti kopā. Pāris dienas iemest iekšā ar medu jau ir. Un te redzēsim, ko mums dos, ko mums nedos. Tagad ričalīti. Vari palaist uz mašīnu tajā? Tas ir. Medu pieliek, lai saltāk vienkārši ir. Un cieši ienāca prātā tāda doma, ka mēs redzēsim, ka vienam mašīnu. Un kādam būs jāiet peldēties. Yes. Liec īkšķīt te iekšā mutē. Ieliec īkšķīt savu. Sirsniņu ieliec iekšā mutē. Nebaidies, ieliec īkšķīt mutē. Skaties. Hop. Redzi? Skaties. Viss kārtībā. Ieliec īkšķīti. Īkšķīti. Nu? Īkšķīti. Īkšķīti. Es? Un kurš tad laidīs vaļā zivi? Tu? Nu, ejam. Nu, tad nāc turies pie manis. Jā? Nu, nāc turies pie manis. Nu? Tagad, palaid zīltiņu vaļā. Nu? Kas tu māc? Kaspar, tu kaļiski ieteikumi zivju barošanai. Nekādi. Baro tur, kur viņas ir. Kāpēc jābaro? Lai piesaistītu pie mašķerēšanas vietas. Noķersim kādu, atnācam uz otru dīķi. Noķersim kādu atkal karpiņu. Ja sapratām, ka tur ir pārāk liels vējš un gribam uzsurt gaļu, kur ir aizvējš. Un tagad ķersim tur, kur ir aizvējš. Kāpēc tu bumbiņās viņus mīt? Lai vieglāk ir iemest iekšā viņas. Viņas tāpat tās ūdenī tur izšķīdīši tā barība. Kas tev ir pa barību? Trapers? Šitais trapers. Tā domāja, ka Marcipāns zaļais. Es teiktu, ka viena varētu būt no populārākajām tādām no trapera. Bet tā domāja, ka tu piesauks tās mazās zivtiņas ar šo, un tu tas piesauks tās lielākās? Lielākās, tu reiķi piesaukt. Tikai lielākai vajadzētu no kukurūzas iemet atsevišķi iekšā. Ieliek kukurūzu vispār, jo graudus. Bet būs. Redzēs, mēs atnāksim, ja nedauzīsies. Ar visu to, ka tur bērni daudzies, riņķī reķini noķērām 2 karpiņas, vēl viens opa bija. Pēc cik ilgu laiku tu var nākt? Ja zivs ir tepatās, dīķis nav liels. Zivs ir tepatās reāli. Viņi būs drīz vienklāt. Un tur zivim apmēram ir 1,20 m, kas ir pašāk, kur siltāk, ir tagad vēsāks ūdens, kur uzsūs. Viņai patīk labāk uzsēties, kur siltums ir. Diezgan precīzi vienā vietā sanās. Kā labāk ir mest vienā vietā vai viss klaidus? Nu, neliela tāda galdiņa uz to. Bet tas ir katram, es domāju, ka atsevišķi viedoklis un vispārējais ir. Tas ir tas, kas tev strādā. Jūs man nāzi salauzīs. Tu arī piebaro ar kukurūzu? Nu, viņš jau barībā varētu jau priekšā, bet tālu nav jāmet vienkārši. Kā zivs zina, kā garšo kukurūza? Palielam tā, ar ko tu baro, uz tā arī tu pēc tam ķer. Kā viņi zina, ka viņai jāgaršo teiku? Viņi taču nav dabīgā barība, tas ir kaut kas mākslīgs. Kāds zina, ka tu kaut ko pasmažo konfekti un foršs garšs smaržo un tu viņu apēd? O, forša konfekti bija, nu te būs. Pagaršos ir forši, nav forši, tāpēc, ka karpu makšķinieki, kas copē, šo nevis karpu makšķinieki, bet tie, kas copē karpu makšķinieki, viņi boilām, viņi ar boilām ar tādām baro. Viņi var ar tādām boilām un tām boilām makšķinieki, un pēc tam viņi var eksperimentēt, tad ķerās, neķerās treniņos. Ar šitā vienkārši brīvdienas opītē, baro, kas ir pie rokas.
klusi sēdēt, gan jau noķersiet. Un ķeriet tur, kur viņas ir. Priekā. Abā.